Sveiki visiem! Mani sauc Ronalds Petersons, un šis ir Noblovaina vīna blogs, kur gan es, gan citi vīna cienītāji runā par vīnu un lietām ap to. Šīs dienas tēma, kā jūs noteikti redzat, ir glāzes. Ir jauna glāžu kompānija, ar kuru tad mēs arī turpmāk Noblovaina kompānija sastrādāsimies. Un šis glāžu nosaukums, firmas nosaukums ir Lemon Glass. Lemon Glass kompānija, kas ir izvietota Reimsā, tātad pašā Francijā un šampaņas sirdī, tātad dzirkstošo vīnu Mekas sirdī. Un tad arī pastāstīšu par divām sērijām, uz ko tad mēs paši liekam koncentrāciju. Sāksim noteikti ar pirmo sēriju, kas saucās James sērija. Sēriju ir izgudrojis, piepalīdzējis izgudrot un arī partneris šajā kompānijā ir Philippe James, kas tātad ir Domaine Le Crayère, jeb viena no slavenākā restorāna Šampaņā, galvenais vīnzinis. Tātad jūs varbūt redzat, ka glāžu formas šīs četras ir diezgan varbūt netipiskas šampanietiem, varbūt nav ierastās tātad šīs flautītes, bet katrai no šīm glāzēm ir savas nianses, tad uz ko viņas ir, kāpēc viņas tieši šādā formā taisītas. Pirmā glāze mums ir domāta tātad tiem cilvēkiem, kuri šampaniešus iedala pēc vīnogām. Tātad šī konkrētā pirmā glāzīte ir domāta šampaniešiem, kuri ir balstīti uz tumšajām vīnogām. Tātad, kur ir vairāk izmantots Pinot Noir vai Pinot Meunier, vai tātad tīra viena vai otra vīnoga. Tātad sarkano vīnogu balstītiem šampaniešiem. Nākamā glāzīte mums ir domāta tieši atkal pretēji balto vīnogu šampaniešiem. Tātad Chardonnay vai Arbane, Petit Melier vai Pinot Gris. Tātad šiem vīniem ir paredzēta šī glāze. Tad varbūt tiem cilvēkiem, kas vairāk tomēr nešķiro vīnus vai šampaniešus pēc vīnogām, bet šķiro viņus pēc viņu, teiksim, gadaskaitļiem vai tieši pretēji negadaskaitļiem, tad pirmā glāzīte ir paredzēta vintage, tiem saucamajiem vintage šampaniešiem, kas ir viena konkrēta ražas gada. Atkal pēdējā glāzīte paredzēta non-vintage šampaniešiem, tātad vai šampaniešiem bez konkrēta ražas gada, kur tātad ir miksēti vairāki ražas gadi kopā. Nu, tātad šī glāžu sērija vairāk, protams, ir interesanti restorāniem, bet noteikti Latvijā pēdējā laikā ir augusi šampaniešu kultūra, tad arī šīs glāzes varētu ļoti interesēt šampaniešu vai vispār dzirkstošo vīnu cienītājiem. Nu, lūk, tad otrā sērija, par ko es vēlētos izstāstīt, ir Enomast sērija. Tātad šīs līnijas autors, viens no autoriem ir Gerards Basset, tātad ļoti slavena personība vīna pasaulē. Viņš ir 2010. gada pasaules čempions un arī Master of Wine. Viens no apbalvotākiem, laikam vienīgais, visvairāk apbalvotais, ne tikai apbalvotais, bet arī izglītības grādus iegūšais vīnzins pasaulē. Tātad, kā jūs redzat, atšķirīgā lieta šīm glāzēm ir tieši šī apakšējā platākā forma. Ja? Tātad apakšējā daļā, kur ir platāki, šeit ir lielāka saskara vīnam ar gaisu un vairāk atverās aromāti, un šī glāze strauji sašaurinās, lai šie aromāti koncentrētos. Tātad, principā, visu šīs sērijas galvenais mērķis tātad ir koncentrēt aromātus un sniegt jums lielāku baudu tieši aromātu ziņā. Jo es pieļauju, ka vīns nav tikai tādēļ, lai viņu garšotu, bet arī, lai smaržotu. Tātad aromāts ir ļoti liela daļa tieši vīna baudīšanas procesa. Tā kā es domāju, ka drīzumā varēs šīs glāzes iegādāties Noblovaina veikalā un arī cerams, ka redzēsiet dažos Rīgas restorānos. Šai reizei tas arī būs viss. Spiežiet laiku Facebookā, sekojiet mums Facebookā, arī YouTube kanālā un nākiet uz mūsu veikaliņu Elizabetes ielā 23. Priekā!